Nu, kā visārtāk notīrīt ķiploku un kā visātrāk tikt pie ķiploka daiviņas. Tas ir mūsu šodienas uzdevums. Šis ir svaigs, šis ir sakaltis. Ja jūs paņemat svaigu ķiploku, tad viņu vajadzētu tīrīt šādi. Vienkārši paņemt ķiploku, atdali daiviņas. Parasti mēs darām tā, ka mēs katru ņemam ar nazīti. Paņem atsevišķu daiviņu, uzsit. Ļoti vienkārši jums ķiploks iznāk ārā no savas mājiņas. Gatavs. Un pēc tam viņu var vai nu turpināt šķaidīt. Piemēram, šis variants dara ļoti labi zupām un sautējumiem. Viņš jums redzat sašķīs pats pa sevi. To var darīt vienkārši ar nāzi arī, dzen? Vai arī ar glāzi. Un tad ir otrs variants, kas ir sakaltušais ķiploks, kas jau ir grūtāk, jo viņam miziņas nāk nost vieglāk it kā. Tad viņš ir jāņem un šitā te jātīra ar nazi. Bet tas ir arī savā ziņā uzreiz grūtāk. Un tad ir vēl viens variants, kā var ķiploku notīrīt. Cevišķi sakaltušu. Paņem veselu piestu, veselu ķiploku. Redzat? Un vienkārši namām ārā. Hopā. Un tā mēs varam uztaisīt ķiplokēļu. Piemēram, paņemam ķipļokus. Ieliekam ķipļokus piestā un pieliekam eļļu, mazliet sāli. Pēc tam varat izmantot ļoti daudz kur kulinārijā. Šitā ir ļoti vienkārši viņus attīrīt. Nav katru jāķimerējās, kā es darīju pirms tam. Tad ņemam sāli, uzberam virsū. Sāls sakošoties ar ķiplokiem. Nu kā, sāls ir tāds robusts. Viņš sakošoties ķiplokiem ātrāk iznāks ārā eļļa, jo ķiplokos pašos arī ir daudz eļļas, kā jūs redzat. Sula un eļļas uzreiz rēģē. Un šādu te var uzglabāt ilgāku laiku un var lietot arī uzreiz. Var lietot vienkārši uz maizēm, uz zupās iekšā, picās, viskaut kur. Un tad paņemam vienkārši olīveļu. Un it kā viņu atšķaidam un uztaisam ķiploku eļļu. Un šādus var nopirkt arī par dārgu naudu jau gatavus veikalā.